Mums ir kalna svētruna, kuru Jēzus uzrunāja 5., 6., 7. nodaļā un ir pateicis ļoti, ļoti daudz, ko mums nozīmīgi. Tāpēc es gribētu, lai caur to arī izmainās mūsu dzīve. Nevis, lai mēs tikai uzzinām kaut ko jaunu un pasakām, wow, tas bija spēcīgi, bet lai tas spēcīgi izmaina mūsu dzīvi. Nu tā, Mateja 5. nodaļa, kad viņš ļaužu pulku redzēja, viņš uzkāpa kalnā un nosēdās, un viņa mācekļi sapulcējās pie viņa. Jēzus gāja tur, kur bija cilvēki. Jēzum, kā mēs zinām, svarīgi bija viena dvēsele, viņam bija arī cilvēku pulki, kā atceramies, kur bija tās 5 maizes un 2 zivtiņas, tur bija 5000, tikai vīriešu vien tur varēja būt vairāk kā 10,000 mierīgi, ap 15,000 cilvēku varēja būt. Jēzum bija galvenais tas, ko Tēvs grib. Jēzus vienmēr atvēra muti, un no viņa mutes vienmēr plūda žēlastība, un cilvēki brīnījās un teica, kas tas tāds, ka viņš runā kā tāds, kā un vara. Un, kad viņš runāja, tas ietekmēja. Tāpēc svaidījums vienmēr ietekmē un maina un uzrunā. Un tad brīdī svētais gars sāk celt no tavas dzīves kaut kādas bildes. Sāk runāt par kaut kādām sfērām, tāpēc, ka Dieva vārds viņš neaiziet no Dieva mutes tukšā, bet viņš izdara to, priekš kam viņš bija sūtīts. Tāpēc, ka tu esi sadarbībā ar Svēto garu, tas ir ļoti spēcīgi, par ko mēs arī iepriekš bijām runājuši. Un arī tālāk Dievs vēlas, lai mēs katreiz, kur mēs esam, lai mēs varētu būt līdzīgi kā Jēzus, kad viņš mācīja, Bībelē teiks, no jūsu mutes, lai neaiziet neviens nekrietnes vārds, bet tikai krietnes runas. Tātad neviens, tas nozīmē, ka man ir jābūt ļoti modram, man ir jābūt ļoti pie tā, ka es stāvu un katreiz domāju par to Dievs, tagad es runāju, tā kā Pauls teica, tagad ne es runāšu, bet tas kungs, pēc tam viņš saka, ne tas kungs, bet es tagad runāšu, ja? Tad nebija Jēzus iepriekš par to runājis, kaut gan to, ko viņš runāja, tas tik un tā bija garā, tas tik un tā bija pēc tam gara iedvesmots un atstāts mums 2. Korintiešiem 11. nodaļā. Un tāpēc tur ir teikts, neviens nekrietas vārds, bet tikai krietnes runas, kas draudz ceļ un nes svētību klausītājiem. Tāpēc ļoti svarīgs tas, ko es runāju, vai esmu bitīte, vai es esmu tas, kurš nesu dziedinošu, nesu svētīgu, nesu stiprinošu, ka cilvēki, zin, tā kā ir padzēruši vai pāēduši kaut ko sāļu. Ja, tad parādās slāpes, tāpēc pēc mums, mēs esam zemes sāls, tad cilvēkiem jāparādās slāpēm kalpot tam kungam, gaidīt to kungu, tāpēc, ka Jēzus Kristus drīz nāks, tad mēs nesam vēsti no tā kungu. Bībelē teiks, ja kāds runā, tad lai runā kā Dieva vārds. Ja kāds kalpo, tad ar to spēku, ko Dievs piešķir. Ja? Un tas rakstīts 1. Pētera 4. nodaļā 10. un 11. īpaši 11. pantā, ko es tagad nocitēju. Ja? Un redzam šeit, ka tālāk ir teikts, viņš nosēdās. Tātad nav nekas nosodošs, ja kāds sēž uz māsas, kā Dieva vārds skan, vajag piecelties. Ja? Tas tāda reliģiozā īpaši vidē. Jēzus varēja nolaisties līdz cilvēka līmenim. Es domāju, ka arī tur cilvēki, kas bija sanākuši, noteikti viņi bija apsēdušies. Ja? Un ļoti svarīgi, ka mēs mākam uzrunāt cilvēkus. Arī tagad šīs kameras ir noliktas nevis tā, ka es skatos uz augšu uz jums, ja jūs tā kā no augšas uz leju, vai es skatos no augšas uz leju, ja, tā kā es tā augstāks, lielāks. Ne? Mēs tā kā vienā līmenī, mēs vienkārši varam diskutēt, mēs vienkārši šodien varam runāt. Un tas, ko mēs šodien runājam, es ticu, ka tā ir gars, tā ir dzīvība. Tāpēc, ka tas ir tas, ko Dievs ir devis. Šīs tiešai, tas ir tas, ko Dievs ir devis. Tas ir tas, ar ko Dievs šodien stiprina cilvēku sirdis. Ja? Un tālāk ir teikts, savu muti atdarījis, viņš tos mācīja sacīdams. Vispār, kad mēs pamanām, ka Jēzus vienalga, ko bija runājis, ka viņš nemācītu, vienmēr tas bija pamācoši. Kā Pauls saka, viss man ir atļauts, bet ne viss der, viss man ir atļauts, bet ne viss der celsmē, jo Pauls tā mācēja atšķirt. Es varu to lasīt, es varu to klausīties, bet kāda jēga? Ka tas mani neceļ, ka tas netuvina mani Dievu, ka tas nepilnveido manu kalpošanu, manu aicinājumu. Un tālāk ir teikts, 3. pants, svētīgi garā nabagi, jo tiem pieder debesu valstība. Un tādus svētīgi mēs šeit redzam 9 reizes.
Un šie svētīgi, katreiz kaut kāda nozīme tur ir teikta, sākās tieši ar šo svētīgi garā nabagi, jo tiem pieder debesu valstība. Tad kā tas ir garā nabagi? Uzreiz mums jāpadomā par to, ka te nav teikts garīgi nabagi, te ir teikts garā nabagi. Ko nozīmē garā nabags? Kā pirmais, es uzreiz tā kā atzīmēju sev, šie cilvēki ir vajadzībā. Viņi ir vajadzībā. Garā nabags, viņš visu laiku meklē to, kas var apmierināt viņa gara vajadzības. Jūs zina, mēs ēdam 3 reizes dienā. Vismaz veselīgāk, protams, ir 2 reizes dienā, ja? Un pēc iespējas vēlāk ēst, varbūt kaut ko 12 un varbūt beigtais 6, tas pareizais. Ja? Tas ir mūsu fiziskais cilvēks, kurš saka, vajag, un mēs viņu apmierinam. Bet mums ir gars, un ir bēda tā, ka mēs nebarojam savu garu. Un mūsu garu var pabarot tikai svētais gars caur saviem svētajiem rakstiem. Mūsu gars ne ar ko citu nebarojās. Viņam neiedos dvēseliskās lietas. Varbūt asaras var birt tur, kad skan dziesma par māti vai kāds dzejols vai kaut kas tāds, kas aizskar dvēseli. Bet tas neaizskar garu, tāpēc, ka tas nenāk no Dieva mutes. Jo arī Jēzus teica 4.4 Mateja, ka cilvēks nedzīvo no maijas vien, bet no ikatra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Tās ir tās drupačas, ko arī tā Sirofoniķiete, pagāna, tā sieviete, kurai meitiņai bija ļauns gars, kura lūdza Jēzu un palīdz apžēlojies, un viņš teica, nav labi atņemt maizi un dot to suņiem. Un redz, šai sievietei bija ticība, ka man pietiek ar druskām, un es būšu pēdus. Tavas druskas ir mana barība. Tāpēc Dievs dod mums kaut ko ļoti spēcīgu, un mēs paši daram sev slikti, ja mēs nelasam Dievu vārdu. Kas notiek ar mums? Mēs apdalam sevi ar to, ka Jēzus varēja uz mani runāt, bet es noignorēju. Tagad pat Jēzus svētā gara spēkā būtu runājis uz manu garu. Tad, kad es lasu rakstus, svaidījumu saņem mans gars. Un caur to es stiprinos, un no tā neredzamā parādās redzamais. Man nav depresijas, man ir priecīgs prāts, tāpēc, ka es, tā kā rakstīts Romiešiem 15.4, ka mēs stiprinamies savās bēdās caur rakstiem. Tad, kad tu lasi rakstus, tu bēdās palieci stiprāks. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs tajā brīdī runā, kā tev rīkoties un kas tev ir jādara. Tāpēc ļoti svarīgi, lai šī vajadzība vienmēr būtu mūsu dzīvē, jo tas viss arī veido to svētīgi. Tie nav vienkārši laimīgi, kā tagad ir jaunais tulkojums, vienkārši laimīgi. Zini, cilvēks laimīgs ir labi paēdis, labi pagulējis, tas ir laimīgs, esmu laimīgs izgulējos beidzot, ja? Laimīgs esmu loterējā kaut ko vinnējis, ja? Laimīgs nopirkt mašīnu, laimīgs pārdeva mašīnu atkal, divreiz laimīgs. Ja? Bet svētlaimīgs krieviem tas blaženīs, svētīgi. Tas ir tāds augstākā laimes un prieka pakāpe. Tas ir tas svētīgais. Un tas svētīgais nāk no tā, ka man ir izveidojušās attiecības ar Jēzu. Mani grēki ir piedoti. Es esmu uz tā kunga ceļa, pa ko mēs runājam par to atmodu. Tas ir tas, ka es esmu Dieva gribas centrā, tā ir atmoda. Dievs darbojās, esmu pamodies, es Dievu dzirdu. Es Dievu redzu, darbojoties manā dzīvē, ka tā nav sagadīšanās, tas ir Dievs, kurš tagad darbojas manā dzīvē. Zin to, ka nav sagadīšanās mums, Dievu bērniem. Ka aiz visas tā stāv Dievs, kāds teica, ka sagadīšanās autors ir Dievs, var pierakstīt to sev. Tāpēc no tā arī veidojas, wow, Dievs. Es zinu, ka šajā pasaulē man neviens nevar pabarot, jo es mēģināju aizpildīt to iekšējo badu, to iekšējo tukšumu. Un tu mani piepildīji. Mani nepiepildīja nauda, slava, arī kaut kādas miesas kārības, kas ir pasaulē. Miesas kārība, acu kārība, dzīves lepnība. Un tas viss pakļauts ir iznīcībai. Tas viss pakļauts atkarībai. Bet kur ir tā kunga gars, tur ir brīvība. Un tāpēc mēs varam tuvoties Dievam bez bailēm, zinot to, ka Dievs grib dot mūsu garam to, kas varēs mūs mainīt.
kas mainīs mūsu raksturu, kas atklās mūsu Jēzu Kristu. Un tāpēc mums ir šī vajadzība, un ar šo vajadzību mēs ejam pie viņa, un Dievs to redz, ka mums nav cita starpnieka, tikai Jēzus starp cilvēku un tēvu ir tikai Jēzus. Un tāpēc mēs nākam Jēzus vārdā, un mēs zinām, ka tas, kas man ir vajadzīgs, arī varbūt dziedināšana. Jā, psihologi, viņi rāda tur kaut kādus, tev zini tāda, viņi konstatē faktu, jā. Arī rentgenu man var iedot kāds un pateikt, tev ir tas un tas, bet ko man tas līdz? Tāpēc Jēzus uznesa mūsu slimības uz krustu, 53. nodaļa Iesajas, no 1. līdz 8. pantam var lasīt. Un mūsu vājības. Un tāpēc tās vājības, es uzskatu, tas ir tās iekšējās rētas, tās iekšējās garīgās problēmas, tie iekšējā kompleksi, ko es nevaru nekādīgi pārkāpt, man nav spēka, esmu vājš, man nav gribas spēka. Dievs tev dod spēku un spēku arī tavai gribai, un tava dzīve sāk mainīties, un tu sāc redzēt, ka, wow, tu garīgi stiprinies, tev ir garīgs spēks, tāpēc svētīgi, nevis garīgi nabagie. Zini, cilvēks ir garīgais bankrots, Bībeli nelasa, nelūdz. Un, protams, kāda tur ticība, kāda tur izaugsme, zina to, ka nav tāda izpratne kā stāvēšana uz vietas. Ja tu neej uz priekšu, tas nozīmē, ka tu attālinies. Viss nav iespēja apstāties. Tā kā Pāvils saka, ka mēs 9. nodaļā 1. korintieši no 24. līdz 27. pāntam, viņš saka, stadionā visi skrien, tāpēc jūs arī skrieniet. Un visiem jābūt ir mērķiem. Tāpēc mums arī šis mērķis, kā Pāvils ir raksta Filipiešiem 3. nodaļā, jā, viņš raksta no 1. līdz pat tur 12. pantam, ka es tiecos, tālāk 12. 11. pāns, viņš saka par to, ka es dzenos pretim mērķim, goda balvai, Dieva debesu aicinājumā. Viņš saka, es no visas atteicies, lai iegūtu atziņu par viņu, lai atzītu viņu, kā viņš man ir atzinis. Tāpēc viņš gribēja atzīt, iepazīt Jēzu, būt savienots ar Jēzu. Ja? Tāpēc jābūt ir vajadzībai. Un ja tev būs šī vajadzība, tu redzēsi to, ka noteikti Dievs atbildēs, Dievs svētīs un Dievs pagodināsies. Otrais, kā var redzēt, ka šis cilvēks ir garā nabas, kāds ir tas raksturojums, ja? Ka viņam nekā nav. Viņš saprot, ka man nav ar ko kalpot Dievam. Man nav tāda gudrība, ka es varēšu saprast rakstus. Man ir vajadzīga atklāsme. Es nevaru pats iegūt mieru, es nevaru viņu saražot. Es nevarēšu iziet cauri grūtībām, nav man tāda spēka, tāpēc es eju pie Dieva un es saucu uz Dievu, Dievs palīdzi man, zini, kā nabagie, ja? Viņi rokas, viņi stiep, viņi saka, palīdziet, iedodiet. Man nav, jums ir, tāpēc mēs ejam pie tā, kam ir. Viņam ir gudrība, viņam ir spēks, viņam ir svaidījums, viņam ir veiksme, izdošanās, un viņš maina situācijas, viņš maina sirdis. Es nevaru, man nav tāda spēka, man nav tādas iespējas. Dievs, tu atver durvis, kuras neviens nevar aizvērt. Un slava tev, ka tu aizver durvis, kuras neviens nevar atvērt, pat es. Ja es pazemīgi staigā, saka Dievs, ja ir, ja neiet, tad es saprotu, ka tā nav tava griba, un to runā uz manis ir, ka nevajag tev to. Trešais. Šie cilvēki garā nabagi ir atkarīgi no Dieva. Tā kā Izraēla tauta gāja pa tuksnesi. Viņi bija atkarīgi no tā, ka no rīta nokritīs manna no debesīm. Ja šī manna nenokritīs, beigas mums. Tāpēc mēs arī lūdzam mūsu Tēvs debesīs, un tur ir šie vārdi, mūsu dienišķo maizi dod mums uz šodienu. Par ko tas runā? Par to, ka Dievs nevēlas, lai mēs tā kā, uz ilgu laiku tagad mēs iekrāsim, un mēs paļausimies uz to, ka mums ir daudz krājumu, ko mums tur Dievu lūgt. Un tāpēc, kad Izraēla tauta bija salasījusi vairāk, tā kā uz vairākām dienām, un kas tur ir rakstīts? Tur iemetās tārpi. Dievs saka, tā nē, tikai pirms sabata salasa vairāk, lai tev sabatā paliek. Bet tā katru dienu no paša agra rīta celies un lasi, un kas būs, un tu noteikti saņemsi to, kas tev pabaros, tur būs visi vitamīni, tur būs viss, lai tu varētu iet un dzīvot un iziet to ceļu, pa kuru tev ir jāaiziet. Un tālāk ir teiks, jo tiem pieder debesu valstība. Tādiem cilvēkiem pieder debesu valstība, un tādiem cilvēkiem pieder arī visas pārējās svētī, ko mēs lasīsim.
Jā, svētīgi tiem, kam bēdas, tas būs nākošais, ko mēs lasīsim, jo tie tiks iepriecināti. Jā, svētīgi tur sirdsšķīstie, jo tie Dieva redzēs 8. pāns, tas svētīgi. Un viss tas, kas tur tālāk ir teicis par tiem svētīgajiem, ir pirmajā vietā šī te lieta, tāpēc, ka ja šīs nebūs, ja tev nebūs šīs te meklēšanas, šīs te slāpes, šīs te atkarības, šīs te vajadzības, šīs te izpratnes, tad arī pārējās lietas tev nebūs. Un tiek parādīts, ka šiem cilvēkiem ir debesu valstība. Zini, ir atšķirības starp debesu valstību un starp Dievu valstību. Debesu valstība ir tur, ja, tad tas nozīmē runāts ir par mūžīgo dzīvību, kur Dieva tronis, kur Dieva eņģeļi, ja, kur cilvēki aizgājušie mājo, un ir Dievu valstība. Dievu valstība, pēc rakstiem, kā mēs redzam, viņi ir mūsu vidū, viņi ir mūsos. Tā nav ēšana un dzēšana, bet tā ir taisnība, miers un prieks svētajā garā. Rakstīts Romiešiem 14:17. Tāpēc tas ir tas, kas parāda, ka mēs esam savienībā ar Jēzu Kristu. Un tāpēc mēs tādā veidā arī veidojam šo Dievu valsti. Mēs esam nodevušies šai Dievu valstībai. Priekš kam, lai cilvēks savienojās ar Jēzu, lai cilvēks sāk dzīvot pēc Dieva gribas, pēc Dieva prāta. Tāpēc ļoti svarīgi, lai tu saprastu, ka tas vērtīgais, jo to dara Dievs, kā Jēzus teica 15:5 Jāņa evaņģēlijā, ka jūs bez manis nenieka nespējat darīt. Tad priekš Dieva valstības, priekš tā, lai cilvēku dzīvēs notiks šī savienība ar to kungu, kā Pāvils saka, es esmu Onezīmu dzemdinājis važās. Viņš dzemdināja viņu, bet vai tā pats Pāvils to varēja? Viņš varēja tikai to svētā gara spēkā, tāpēc, ka uz viņa bija šis svaidījums, bija šī gara darbība, un tāpēc viņš to spēja. Tāpēc te ir jābūt šai te garīgai izpratnei, ka Dievs darbojās manā dzīvē, Dievs grib darboties, un viņš grib savu valstību būvēt, lai cilvēki sāk dzīvot viņa spēkā, paklausot viņam kā kungam, jo katrā valstībā ir ķēniņš. Un lai šie cilvēki paliek par ķēniņa bērniem. Un kā viņi paliek? Ja tu vēl tāds neesi, tad izdari to šodien. Bībelē teikts Jāņa 1:12, bet tie, kas viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem. Dievs ir ķēniņš, tad tu paliec par ķēniņa bērnu. Un tāpēc, ja tu neesi vēl uzņēmis, tu vienkārši tici Dievam, bet nekad tavā dzīvē nav bijusi grēksodze. Izdari to tagad kopā ar mani, pasakot šos vārdus. Jēzu Kristu, es nāku pie tevis, un es lūdzu tevi, piedod man visus manus grēkus, visu, ko esmu domājis, runājis, darījis, visu, ko esmu jutis, un tā nav bijusi tava griba. Lūdzu, piedod. Es ticu, ka tu miri krustā par maniem grēkiem. Es ticu, ka tu 3. dienā augšām cēlies. Un es lūdzu tevi, ienāc manā sirdī, ieraksti manu vārdu dzīvības grāmatā debesīs, un tālāk vadi mani pēc sava plāna. Es gribu būt tavā rokā. Paldies tev, Tēvam, Dēlam un Svētajam garam. Āmen. Āmen nozīmē, es tam piekrītu, tā tas ir, es tam ticu. Vārds āmen, ko nozīmē aleluja? Aicinājums, slavējiet to kungu. Aleluja, slavējiet to kungu. Āmen, tas tā ir, es piekrītu, vai citiem vārdiem sakot, es parakstos. Tāpēc ne pēc katra vārda, kā cerēs sludinātājs staigā pa skatu, āmen, āmen. Vai tiešām tu saskati, vai tu piekrīti? Un otrā lieta, ka cilvēks kaut ko lūdz, pat tagad par to situāciju tur Ukrainā, tur Krievijā, ja, tur tādas lūkšanas, tā kā nolādēšana. Un viss tā kā, kad lūdz, tad arī var tā kā beigās patīt, viss tā kā mācās nobeidz, un mēs tā kā pieraduši āmen. Pagad, tu paraksties, Dievs liecinieks tam. Tāpēc nevienmēr, ja tu lietām kaut kādām nepiekrīti, noklusē vienkārši. Es nevaru piekrist, nevaru uz visu, kas bija teikts, pateikt āmen. Saprot? Āmen? Pasaki āmen, es tam piekrītu tagad. Okay? Tāpēc ļoti svarīgi būt atzimušam no augšienes, un tas ir tas,
kas arī parāda, ka tu piederi pie Dieva valstīs, tur, kur ir šī taisnība, tur, kur ir miers, tur, kur ir prieks svētajā garā. Tas ir svētais gars, kas to visu vada. Un tāpēc tu sāc piederēt šai valstībai tikai tad, kad tu piedzimsti no augšienes. To izdara svētais gars. Tātad tavs gars atzimst, un tavs gars paliek kā maz bērniņš zīdainītis, kurš meklē tīro pienu, mātes pienu, kurš grib baroties no tā un augt no tā. Tas ir tas vienīgais viņa dzīvē, kas ir, un to tikai viņš vien grib. Tāpēc Bībelē teikts 1. Pētera 2.2, kā pat laban piedzimuši bērni, kārojiet pēc tīrā garīgā piena, ka jūs ar to augat un to pat izglābt. Tātad jākāro. Un jo vairāk tu lasi, jo vairāk tu meklē Dievu, jo vairāk tev gribās, un tavs gars viņš atdzīvos, viņš barojās. Ja tu viņu nebaro, tas tā kā bērnu piedzemdējam, viņš atnāk uz grēksūdzi, aleluja, viņš ir pieņēmis Jēzu Kristu, aplaudēsim forši, viņš ir nofinišējis, bet īstenībā tas ir tikai starts, viņš tikai tagad ir piedzimis. Tagad viņam ko vajag? Aprūpi. Tagad viņam vajag blakus garīgos tēvs un garīgās mātes. Tagad viņam vajag rakstu izskaidrošanu, par viņu vajag aizlūkšanas, jo ienaidnieks visus spēkus savus veltīja kā līdzīgi faraons uz Izraēla tautu, kā Izraēla tauta gāja ārā no tūkstneša, tad viņš dzinās pakaļ, lai apstādinātu Izraēlu, lai neļautu aiziet pa Dieva ceļu uz apsolīto zemi. Tāpēc noteikti šīm lietām ir jābūt, un par tiem, kas kristās, jālūdz pirms, un par tiem, kas ir kristījušies. Mums ir kristījuši tagad, paldies Dievam, bija 3. ūdens kristības, 7 cilvēki kristījās, un ļoti labi, ja draudz uzvar, zina, ka daudz tagad no uzvaras klausās, ja, un arī pārējie cilvēki. Lūdziet par šiem cilvēkiem, tur notiek ļoti liela garīga cīņa. Kamēr vēl cilvēks nav iesakņos, vēl nav nostiprinājis ātens, visiem spēkiem cenš izraut ārā, lai šis cilvēks neiet kontaktā, savienībā, nesāk baudīt. Bībelē teikts, ja tenī pašā 3. pāntā, jau 1. Pētera 2. nodaļa 3. pāns, ja, ja jūs esat baudījuši, ka tas kungs ir labs, tad ejiet pie viņa. Tāpēc, kad cilvēks ir izbaudījis to Dievu prieku, kad viņš ir piedzīvojis Dievu, super, viss. Viņš kā Marija meklēs Jēzus kājas, un Bībelē teiks, šī daļa nebūs viņam atņemta. Viņš visu mūžu, viņš meklēs Dievu, viņš gribēs Dievu valstību, viņš priecāsies par Dievu valstību. Tāpēc šai lietai ļoti svarīgi, lai viņa būtu tavā dzīvē. Un vēl debesu valstī pieder kam vēl, ja? Tiem, kuriem Dievs ir pirmajā vietā. Tad šiem cilvēkiem ir pats galvenais. Es eju uz Dievu valstību, uz debesu valstību. Tad es zinu, ka es būšu pie Dieva. Un, lai nekas man neapstādinātu, man ir jābūt, ka Dievs ir pirmā vietā. Tāpēc nevēlti, ja es teicu, kas vairāk mīl tēvu, māti, brāļus, māsas, meitas, dēls, nekā mani, viņš manis nav cienīgs. Tas nozīmē, ka šie cilvēki ar savām runām, ar savu gribu, viņi nostāsies tavā ceļā, un tu nevarēsi. Tu tikai sauksi kungs, bet tu nedarīsi, ko tas kungs tev saka. Kāpēc tu to nedarīsi? Vai tu tik slinksies, vai tu Dievam tā neusticies? Nē, vienkārši ir kāda cita griba, kura tev ir uzspiesta, un tu neiesi uz draudzi, un tu neiesi tur, un tu vari iet uz to tradicionālu, uz to, kas tur nerunā, kas nemaina, kas nebaro. Vienkārši tev jābūt, tev jānosēž, bet tavs gars tik un tā paliek izsalts, un tāpēc no dzīvības vēlns baidās. Ej, tā kā atceries, kad Pilāts pajautāja, kad atnāca tas Sīmans, un jautā, iedodiet man Jēzus miesas, es viņus gribu apbedīt. Tad Pilāts saka, ko jau miris? Pajautā, jā, jau miris. Viņš mierīgi, paņemiet viņu, ņemiet viņu. Šis mums vairs nav, mēs viņu vairs nebaidamies. Šis vairs nedziedina, šis vairs nevienu augšām neceļ, ļaunos garus nedzen ārā. Tāpēc ņemiet tādu Jēzu, ņem viņu, nes viņu, iedod viņam, kam vajadzīgs viņš ir tāds. Tāpēc bieži vien ir šodien tas, ka, jā, reliģija, viņa var iedot tev Jēzu, bet bieži vien mirušu. Tā kā šis Sīmens, viņš paņēma. Pēc tam vēl Nikodējums atnāca, tur tās dārgās zāles iedeva, ja? Ok, lai tas ir tā. Bet tikai ne dzīvu Jēzus. Dzīvais Jēzus
ir ļoti bīstams, tāpēc, ka šis Jēzus grauj vēlna valstību, tāpēc Sātans visādā veidā cenšas apslēpt to, ka ir gara dāvanas, to, ka Jēzus ļaunos garas dzen ārā, Jēzus šodien pat dziedina, Jēzus šodien kristījās svēto garu un ar uguni, jo Jēzus ir vakar, šodien un tas pats mūžīgi. Ebrejiem 13. nodaļā ir teikts, ja? Tāpēc ļoti, ļoti, ļoti svarīgi, lai Jēzus mūs ir pirmajā vietā, ka tu esi ar Jēzu runājis par šīm lietām, ka tu saki, Jēzu, es tevi mīlu, palīdzi man, es gribu, lai tu vienmēr paliec man pirmajā vietā, lai nekad tas netiek tā kā samainīts, lai šīs vērtības nesamainās, lai tu esi visvērtīgākais, jo es tev piederu un es tevi pielūdzu un es tev kalpoju. Un viss pārējās lietas ir pakārtots, viss pārējais tā kā sakārtojas, kā tam ir jābūt. Un kad ir tavā dzīvē šī kārtība, tad svētību saņems tavu māti, tavs dēls, visi tavi radinieki. Tad svētais gars varēs darboties caur tevi uz šo cilvēku glābšanu. Un redzēs to, ka tu nekad nenožēlos, ka tev Dievs bija pirmā vietā. Svētīgi garā nabaga, jo tiem pieder debesu valsts ne tikai tev, bet arī līdz ar tevi cilvēkiem piederēs šī valsts, jo tu būsi ietekmīgs. Tu turēsies pie mūžīgās dzīves. Un tāpēc, redz, trešais savienot ar Jēzu. Šie cilvēkam, kuriem pieder debesu valstī, tas nozīmē, viņi ir savienot ar šo, viņi ir vadīti, viņi ir kā trolejbus, kura šīs vadi, viņš iet pa vadiem, ja, viņš savienots, ja, un viņš tā kā iet pa to maršrutu, pa kuru viņu grib vadīt Dievs. Tāpēc tā ir tā savienība. Atzimušais no augšienes, viņš ir savienojies ar to kungu. Viņš ir palicis viens gars priekš kam, lai zinātu, kas ir Dieva sirdī, lai dzīvotu pēc Dieva prāta, pēc Dieva sapņiem, pēc Dieva vīzijām, Dieva spēkā, lai runātu kā viņa mute. Un tas ir tas, kas ir likts šodien šajā pirmajā vietā. Un ceturtais, ja viņi savienoti, ja, tad viņi arī ir vadīti. Ja, tad viņi ir vadīti, savienoti un tālāk viņi ir vadīti. Tad šo cilvēku dzīvēs var arī redzēt, ka viņiem ir barība Kristus, viņi barojās, viņiem Jēzus, pat dažus skaiti, ko tu visu laiku ar to Dievu, ko tu ar to Dievu? Kas ar ko ir piepildīts, tas par to arī runā. No sirds pārpilnības mute runā. Tāpēc mēs Dievu redzam, mēs Dievu piedzīvo, un Dievs mūsu dzīvē ļoti spēcīgi darbojas, tāpēc, ka viņš ir mūsu ikdienišķā maize, un par to ir rakstīts Jāņa 6. nodaļā, pasties, te teiks tā, Jēzus saka, es esmu dzīvības maize, jūs tēvi ēduši manu tūkstnesi, bet ir nomiruši maize, kas no debesīm nāk, ir tāda, ka tas, kas no viņas ēd, nemirs. Es esmu dzīvā maize, kas nākus no debesīm, kas ēdīs no šīs maizes, tas dzīvos mūžīgi, un maize, ko es došu, ir mana miesa, kas dota par pasaules dzīvību. Un reiz bija cilvēks atsūtījis jautājumu, ko nozīmē mācītājs šis, kā tas ir, garā nabags, kā man jābūt un tas cilvēks ir svētīgs. Tiešām tas ir svētīgs, tāpēc, ka viņš vienmēr saņem, ka Dievam vienmēr ir, ka mums nav kauns lūgt no viņa palīdzību garīgi, ka viņš vienmēr ir tas, kurš mūs piepilda, viņš ir tas, kurš mūs apmierina, viņš ir vienmēr pirmajā vietā. Viņš ir tas, ar kur tu nekad nevilsies. Viņš ir tas, kurš būs tuksnesī ar tevi, cietumā, vienalga, kur tu būsi. Viņš vienmēr būs ar tevi. Tu jau esi šajā Dieva valstībā. Es pat tā domāju, lai Dievs, protams, pasargi. Es nedomāju, ka es sev nolādu, bet es tā domāju, Dieva valstība kāda ir. Pirmā, es runāšu vienkārši par cilvēku, lai kāds nedomā, ka es uz sevi kaut ko runāju. Piemēram, cilvēks, kurš pieder Dieva valstībā, viņš ir savienots ar kungu, viņš barojas no tā kunga. Ja viņu pat iesēdina cietumā, viņš nekritīs depresijā. Zini, kāpēc? Tāpēc, pirmkārt, viņš pārdomās rakstus. Viņš kā mūsu brāļi, es mācījos pie kāda skolotāja, kurš 24,5 gadus par Kristu sēdēja cietumā. Un viņš saka, zini, kā mēs lasījām Bībeli? Es sāku no pirmās nodaļas, 1. Mūzes. Un cik es atceros, es skaitīju, es tā kā runāju. Cits brālis, jo tur vairāk brāļi sēdēja, skaitīja kaut kādu citu nodaļu, citas raksturvietas, un tā mēs citu barojām. Tā kā mēs savās domās pārdomājam. Un vēl, ko es gribēju galveno pateikt par šo lietu. Un, zini, ja tev nav nekur, kur iespēja iet visi, tu esi, kā saka, mūža ieslodzījumā, tad liekas, ka viss manai dzīvē nav jēga, ir arī jēga. Tu vari lūgt
pār Kristus draudzi. To var lūgt, lai evaņģēlijs izplatās tai vietā, kur tu dzīvo, pa visu pasauli. To var lūgt par misionāriem. Un tavas lūkšanas ir ļoti spēcīgi, ļoti Dievam vajadzīgs. Un caur šīm lūkšanām notiks kalpošana. Tas, saproti, Pauls saka, evaņģēlijam nav važu. Filipiešiem 1:12. Viņš saka tālāk, ka es gribu, lai jūs zinātu, ka manas važas, mans stāvoklis ir vēl vairāk sekmējis evaņģēlija darbu, un visvairāk vēstules bija uzrakstīts no cietuma. Tad, jo esmu nespēcīgāks, Pāvils saka, jo lielāka ir Dieva žēlstība. Un tā, ka mēs vienmēr esam svētīti. Mēs nekad neesam tā, ka mums tagad jānolaiž galvu, jāiekrīt depresijā, jāielien savā gliemežu vāciņā un jāsēž, man nabadziņu tur apvainoši, man tur šitā tā. Mēs vienmēr esam kalpotāji. Mēs vienmēr varam darīt Dieva darbu. Ja ne tā fiziski, ja nesaludām, mēs varam lūgt. Un Dievs to lietos, lai notiek zīmes un brīnumi. Ja? Tad ejam tālāk. 4. Svētīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti. Liekas tādi svētlaimīgi, tādi piepildīti, tādi apgaroti, tādi ar Dieva tuvumu cilvēki, kā mēs varam pateikt svētīgi. Ja šodien apzīmēta Anta pasaka, kāds viņš izskatās tas svētīgais cilvēks. Ja? Viņš ir mierpilns, viņš ir drošs, viņš ir ar skatu uz Kristu, uz viņu Dievs runā. Viņam ir patstāvīga šī garīgā barība. Ja viņš tāds svētīgs, viņš tikko bija lūdzis Dievu, viņš tikko bija lasījis. Tas ir tik svētīgs, viņš tāds wow. Ja? Un te bēdas. Un viņš būs iepriecināts. Tāpēc, redzi, mums, kā neticīgiem cilvēkiem, ir bēdas. Un pat neticīgie var teikt, es redzu, caur kādām grūtībām tu ej cauri. Ir slimības, ir kaut kādi uzbrukumi, visādas lietas, mašīnas lūst. Arī avārijas gadās ticīgiem cilvēkiem. Daudz lietas, un viņi saka, jums tas notiek, mums tas notiek. Tad kāda atšķirība starp ticību un mums neticīgiem? Liela atšķirība. Mums, tas tātad pirmais, kas tev ir jāzina, ja? Kādai atziņai tev jābūt, lai tu varētu pastāvēt un lai tu varētu iet tālāk ar prieku, ar mieru, kā arī Jēzus teica Jāņa 16:33, to visu esmu runājis uz jums, lai jums miers būtu manī, pasaulē jums ir bēdas, bet turiet drošu prātu, es pasauli esmu uzvarējis. Tad, lai mums būtu šis drošais prāts, lai mēs varētu iet uz priekšu, lai miers mums būtu Kristu, lai mēs tā kā no Kristus neizkrītam, lai mēs nesākam apvainoties uz Dievu, jo tas ir tas sātana galvenais mērķis, lai mūs aizvest līdz tam, ka paskaties Dievs mīlestību, kāpēc viņš tev tādu dzīvē pieļāvis, kāpēc tev tādas grūtības, un tu vēl viņam gribi kalpot, tu viņam līdz šim kalpoji, tu ziedoji, tu gāji, tu sludināji, un kāpēc tev notika tas, ka tādas grūtības tavā dzīvē? Kur ir tavs Dievs? Zini, kā Ījobam arī bija atnākuši draugi, zini, atnāk draugi, un gudrinieki un garīgi cilvēki sāk tev kaut ko teikt. Un tādī brīdī jāpaliek Kristu. Viņš saka, ka es pasauli esmu uzvarējis. Tad turiet drošu prātu. Viņš arī citā vietā saka 14:27 Jāņa, mieru es jums atstāju, mieru, es savu mieru dodu, nekā pasauli dodu. Jūs esat, lai neiztrūks un lai neizbīst. Tad viņš dod tādu mieru, ne tā kā pasauli dod. Tās durvis dzels, tās signalizācijas, videokameras, tas liekas, ka iedos tev mieru, tik un tā nedos mieru, nedos tev drošību. Drošību dod tas, ka ar tevi ir tas kungs, Dievs ir stiprāks par visu viņa eņģeļi, un galvenais, tas paskaties, kāpēc tu esi tāds uzvarošs, kāpēc tu esi tik mierīgs, ka tu vari turēt drošu prātu, kā Jēzus šeit ir teicis, ja? Tāpēc, ka pirmais, tev ir atziņa, ka tev visas lietas nāk par labu. Dievs kontrolē, citiem vārdiem sakot, šo situāciju. Ne bez Dieva gribas notiek tas viss. Dievs šo te ļaunumu, kā teica 50. nodaļā 20. pantā Jāzeps 1. mūzes grāmatā, ka Dievs ir vērsis šo ļaunumu uz labu. Tātad, ka tagad jūs redzat to, kas ir, ka ir glābtas daudz dvēseles. Jāzeps izgāja visām grūtībām cauri, tāpēc, ka viņš zināja, ka Dievs man ir devis atklāsmi, un šie atklāsmi, ko man Dievs bija devis, viņa bija pārbaudīta, iegāja dvēseli, viņa dzelzī bija iekalta,
Zini, ka tev viss ne pa labi, ne pa kreisi. Es redzu, es nevaru neko izmainīt. Tas ne no tā, ka es kaut ko esmu tur nozadzis vai kādam iesits, kaut ko pārizdarījis, ka man tagad tādas grūtības. Tad jālūdz piedoši, tur nav. Zini, ne visi tie pārbaudi, ne visi tās bēdas, ka mums notiek no darba atlaida, ka tas bija tāpēc, ka tā kunga dēļ. Bet cerēs ir tāpēc, ka mana slinkuma dēļ, ka es slikti strādāju, nekvalitīvi strādāju, ne tā kā tam kungam. Tāpēc ir brīži, kad mums jālūdz piedošana. Jā, Dievs piedod. Bet ja tu zini, ka tu no sirds, tas bija tavs maksimums. Dievs, es redzu, ka es visu darīju, ko es varēju, bet tas ir no tevis pieļauts. Un tad tu zini, ka Dievam ir kaut kāds labs nodoms, un tāpēc tas ir tas pirmais. Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc, ka viņi pēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināti. Romiešiem 8.28. Tātad Dievam mūžībā bija jau mans ceļš iziets. Un Dievs jau mūžībā redzēja Andri, redzēja visas dzīves situāciju. Viņš teica, arī tavs mats bez manas ziņas uz zemi nekritīs. Dievs visu ir skaitījis, Dievs visu zina, un viņš nekad, kāds teica, tāpat nemirkšķina. Viņš vienmēr tur savu aci atvērtu, nekas nevienu brīdi, ne mani vārdi, ne manas domas, ne tas, ko es jūtu vai es nopūšos, viss viņam ir zināms. Slavu Dievam, un tāpēc tas ir tas labākais, kas Dievam ir manā dzīvē, un manā dzīvē arī tas labais, ka man ir bēdas, ka man ir grūtības, jo beigās es kaut ko ieraudzīšu, tāpēc viņi būs iepriecināti. Viņi būs iepriecināti ar kaut ko īpašu, ar kaut kādiem Dievu brīnumiem, ka tas viss nāks mums par labu, nāks priekš kalpošanas par labu, nāks priekš mana rakstura par labu, ka notiks kaut kāda apgraizīšana caur tām grūtībām. Zini, Dievs apgraiza manu sirds ādu, ka Dievs izved mani caur kaut kādām ēvelēm, kaut kādiem cilvēkiem, kuri man uzbruk, un es tā kā esmu noēvelēts, kaut kādi pēc tam vīlis manā dzīvē, bišķiņ pievīlē kaut kādas lietas, bišķiņ pieslīpē, ja? Tāpēc šie smilšpapīri, pēc tam smilšpapīriņš tur, tāds sāk man tur vēl pulēt, tā kā tas viss ir priekš tā, lai es meklētu Dievu, lai es izprastu tā kunga prātu, un lai es pildītu to, ko viņš man saka tajā brīdī. Vai man jālūdz piedošana, vai man ir jāpiedod, vai man nav jāklausās, nav jārēģē, jo tā ir tā arī lēnprātība, ka es spēju katrā situācijā piepildīt Dievu gribu. Ka vajag klusēt, es klusēju, ka vajag atbildēt, es atbildu, bet tā atbilde ir tāda bez dusmības, bez tā, ka man es ir aizķēruši. Tātad otrais grūtībās, kas jāzina, Dievs nedos pārbaudījumu lielāku, kā es panest varu. Ja? Bībelē teikts 1. korintiešiem 10.13. Jūs ir piemeklējis tikai cilvēcisks pārbaudījums. Dievs ir uzticams, kurš neļaus jums būt pārbaudītiem pāri jūsu spēkam, bet darīs pārbaudījumam tādu galu, ka jūs varat panest. Tātad ar Dievu mēs varēsim visu panest, un Dievs palīdzēs mums iziet cauri. Dievs dod to svaru pēc tā spēka, pēc tās pieredzes un tas, kas ir vajadzīgs, to garīgo muskuļu grupu, kuru viņš grib uztrenēt. Tāpēc ir dažādas situācijas mūsu dzīvē, dažādi pārbaudījumi. Tāpēc arī Jēkabs nevelti raksta 1. nodaļa 2. līdz 4. pāntam. Ar lielu prieku pieņemiet, brāļi, kad krīta dažādās kārdināšanās, zinādami, ka pārbaudījumi rada izturību, jā, bet izturība, lai parādās darbā līdz galam, ka jūs esat caurim pilnīgi un bez jebkāda trūkuma. Tad tas viss tā kā vedīs mani uz tādu attīrīšanu. Tātad būs dažādi pārbaudījumi. Viņš teiks, ar lielu prieku pieņemiet. Ja? Un tas nozīmē, ka trešais, tas mani tuvinās Dievam. Tātad, kad man ir ļoti liels grūtības, kad eju caur kaut kādiem pārbaudījumiem, es cenšos saprast, Dievs, kāpēc tas ir? Ko tu man gribi ar to pateikt? Kāds ir uzdevums no tevis? Un tādā veidā Dievs uz mani sāk runāt. Es saucu uz viņu, es bez viņa neizturēšu, es bez viņa neiziešu, man neizdosies. Es īpaši karstanī brīdī sāku lūgt. Un tā kā Iepas saka 42. nodaļā 5. pāntā, līdz šim es tikai no ļaudīm esmu dzirdējis par tevi, bet tagad manas acis redz tevi. Tad mana acis tagad redz tevi, ja? Tur teikts tā.
Tad agrāk es tikai dzirdēju, man bija informācija, tur viens saka liecina tur par Dievu, vai Dievs man tur palīdzēja, Dievs bija tik spēcīgs, es tur gāju ar tādiem pārbaudījumiem, tur lūdzu Dievu, man Dievs atbildi, man Dievs dziedināja. Es tikai agrāk dzirdu, bet man tas nebija. Bet, kad Dievs mani ieveda pārbaudījumus līdzīgi kā Sedraks, Mesaks, Abednego bija ceplī, un tur viņi ieraudzīja šie 3 vīri, kuri Dieva vārda dēļ gāja uz ciešanām, gāja uz uguns cepi, viņi ieraudzīja 4. kā tādu dievišķu būtni. Tad viņi ieraudzīja personīgi, viņi piedzīvoja kaut ko, tāpēc arī tādā karstumā, tajos pārbaudījumos mēs pēkšņi sākam redzēt Dieva spēku, redzēt, kā Dievs mums palīdz, kā Dievs uz mums runā, kā viņš mūs pamudina, kā viņš mūs iepriecina, kā viņš runā caur svētrunām, kā viņš runā caur Dieva vārdu, un tāpēc mēs iepriecu smeldami caur rakstiem iegūstam cerību, tādā 15.4 romiešiem ir teiks, tad iepriecu smeldami caur rakstiem. Tāpēc Dievs saka, es savienots ar manu vārdu, lasi īpaši, tev vajag stiprināšanu. Un tālāk, 4. tavā dzīvē aug līdzjūtība un stiprinājums. Tātad tu vari citu stiprināt ar to, ar ko tevi Dievs ir stiprinājis. Dievs tev dod līdzjūtību. Tātad tu vari uz šiem cilvēkiem skatīties nevis ar nosodošo skatu, bet tā kā iejusties un izprast, ka šie cilvēki, Dieva kalpi, viņi iet caur šiem pārbaudījumiem, man par viņu jālūdz. Man ir pašam kāda pieredze, es varu viņu iedrošināt ar kaut kādu savu liecību. Un to pašu arī Pāvils saka 2. korintiešiem 1. nodaļa no 3. līdz 6. pantam. Slavēts, lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēva žēlstības Tēvs un iepriecināšanas Dievs, kas mūs iepriecina visās mūsu bēdās, ka mēs tos, kam ir kādas bēdas, varam iepriecināt ar to ieprieci, ko paši no Dieva esam saņēmuši. Jo kā Kristus ciešanas spēcīgi nāk par mums, tāpat spēcīgi darbojas mūsu ieprieca caur Kristu. Kad mums ir bēdas, tad ir bēdas, un redz, viņam arī bija, tad tās jums par iepriecināšanu un pestīšanu. Kad mums ir ieprieca, tad tā jums par iepriecināšanu, kas parādās spēcīgi to pašu ciešanu panešanā, ko arī mēs nesam. Tātad viņu dzīvēs bija šie pārbaudījumi, viņi caur tiem ieguva svētību, liecināja, noteikti Pāvils arī stāstīja citiem, kā viņi bija Asīla cietumā, kā Dievs pagodinājis, bija zemestrīce, atvērās visiem durvis cietuma un bija glābts cietuma sargs, viņa ģimene bija kristīta visa, un viņi par to visu liecināja, viņi par to visu stāstu, ziniet, viņi pat jau neatcerējās tās sāpes, ko viņi bija piedzīvojuši, bet, zin kā arī teiks par sievieti, kad sieviete cieš dzemdību sāpes, ja, tad pēc tam piedzimst bērns, un Bībelē teiks, ka viņi vairs neatcerās tās sāpes. Kāpēc? Tāpēc, ka dzīvība ir parādījusies. Tāpēc, kad mēs ejam caur kaut kādiem pārējiem grūtībām, tad parādās tā dzīvība. Un Bībelē teiks, ka taisnais no ticības dzīvos, Romiešiem 1.17. Tas nozīmē, ka no tām liecībām, no tā, kā Dievs ir darbojies, es dzīvoju. Es stāstu, kā Dievs man ir atbildējis. Un tas mani atzīmē, tāpēc tie cilvēki, kuriem ir dzīves attiecības ar Dievu, kuriem ir konkrētas lūkšanas, nākot pie Jēzus, nākot pie Tēva caur Jēzu, tad šiem cilvēkiem noteikti Dievs ir atbild. Tāpēc lūdz konkrēti, ko tu gribi Dievam. Konkrēti. Tu vari pateikt, es gribu to, es gribu tur, Dievs, mašīnu. Vai mums jālūdz par mašīnu? Nevajag. Par visu vajag lūgt. Vari pateikt, Dievs, es tādu gribu, es gribu ne vecāku par tādu gadu. Vari Dievam teikt, Dievs palīdz, lai es kaut kā varu uz to savāk, Dievs svētī. Es zinu, ka tev viss ir, tu visu spēj, tāpēc visu savu gribēšu, visu atklāju par materiālām, par garīgām lietām. Dievs var palīdzēt, un tīpaši tad, kad tu ej caur kaut kādiem grūtajiem brīžiem, grūtajām situācijām, ja? Pēc Pāvils saka, kad mums tas viss notiek, tad visās mūsu bēdās Dievs dod savu žēlstību. Atceries to, ka Dievs dod žēlstību. Tātad būs spēks, būs gudrība, būs izeja, Dievs tev neatstās, Dievs tev nepametīs, viņš vienmēr būs ar tevi. Tāpēc 5. Dievs caur to visu, kas notiks, viņš attīrīs tevi no nevajadzīgiem draugiem, no nevajadzīgajām domām, no kaut kādām ilūzijām par kristietību, par kristiešiem, par draudzi.
Kaut kas atkritīs, kaut kas savs. Bībelē teiks to zaru, 15. nodaļa no 1. līdz 3. pantam Jāņa evaņģēlijā. Teiks, ka mans tēvs ir vīnu kopējs, tātad viņš ir tas dārznieks, jā. Esmu vīna koks, jūs tie zari, un katru zaru, kas jau sāk nest augus, viņš, ko dara, attīra. Tāpēc, ja tu nes augus, atceries to, ka tev būs attīrīšana, un attīrīšana nevienmēr ir patīkama, viņš to visu sauso sāk griezt nost, tad notiek attīrīšana, bet kad tas notiek, tad, kad liels ceplis ir, tad tu redzi, kas ir draugi, un tu redzi, kas ir paziņas, un tu redzi, ka vispār tie bija ne draugi, bet tie faktiski ir ienaidnieki, kuri nesāja aiz muguras dunci, un pie tāda grūta brīža neviena nav. Kāds teica tā, ka sekmēm ir daudz draugu, bet kad ir bēda ir vientule. Un tu tā kā liekas, kur jūs esat? Tādi visi, tādi. Tagad es jūtu, tā kā viss tā kā vairās, tā kā spitālīgs esi palicis. Tāpēc, lai Dievs dod, lai mēs atbalstam tos, kas ir grūtībās, un lai, ja arī mūsu dzīvē ir jāiet tā raudu ielē, Bībelē teikts, ka viņi iet raudu ielēja cauri un atrod avoksnainu zemi. Jā, viņi meklē spēku Dievā tajā brīdī, bet viņi iet, viņi nesēž. Viņi iet, viņi cik var iet, viņi iet. Un tāpēc nākošais, tad skaties rakstuvieta 66. psalmā. Jo tu mūs esi pārbaudījis, ak Dievs, un esi mūs dzidrinādams kausējis, kā kausē sudrabu. Tu esi ļāvis mums sapīties tīklā, licis smagas nastas uz mūsu kamiešiem. Tu esi licis cilvēkiem celties pāri mūsu galvām. Mums bija jāiet ugunī un ūdenī, un tomēr tu beidzot mūs esi izvedis svabadībā. Ir kaut kādas lietas. Jā, te vairāk varbūt tur bija runāts, tauta gāja caur sodiem, caur visādām lietām, bet kaut kas ļoti līdzīgs ir, ka ir kāds cilvēks tavā dzīvē, un viņš ir ienācis un dominē, un varbūt spiež tev virsū, un varbūt pat ir pieļauta Jezebele, par ko esmu runājis, var noteikti paskaties YouTube kanālā Solis TV, tu vēl neesi skatījies, ja? Kā atpazīt un uzvarēt Jezebeles garu. Ļoti svarīgi šī tēma, noteikti noskaties, atradīs to. Tātad ir šīs lietas, kā ar viņam cīnīties Dievs. Un tāpēc, te redzi, viss notiek šie procesi, un tā ir skola, par kuru jāmaksā. Tātad būs kaut kādas sāpes, būs emocijas kaut kādas, bet Dievs tevi iemācīs, Dievs tevi nostiprinās, Dievs tevi attīrīs, Dievs tevi pacels jaunā garīgajā līmenī. Un 6. Es palikšu pacietīgāks. Ejot caur bēdām, es zinu, ka tas nepaliks tāpat. Tas man ir rūda, tas man padara pacietīgu. Tāpēc bēdas nevienmēr ir tā, ka uz vienu dienu. Ir kaut kāda situācija grūta, kuri tā kā tevi nospiež. Tā kā spiež tev virsū un vēl neatrisinās. Kā rakstīts Romiešiem 5. nodaļa no 3. līdz 5. pantam. Mēs teicam sev laimīgus arī savās ciešanās, zinādam, ka ciešanas rada izturību, pastāvību cerību, bet cerība nepamet mūsu kaunā. Kāpēc? Tāpēc, ka svētā gara mīlestība ir izlējusies mūsu sirdīs. Ja? Tāda Dieva mīlestība ar svētā gara palīdzību izlējusies. Tātad mūsos ir tagad svētais gars. Tas ir kā tādā līdzībā, kur esmu stāstījis, var tu neesi dzirdējis par cilvēku, kurš gāja tādu ceļu, un tur bija priekšā tāda klīns, un nekur nebija citur, kuru iet, bet viņam noteikti bija jāiet tas ceļš līdz viņa nozīmētajam mērķim, un tajā klintī bija tā kā tāda šķirpa, kur varēja iziet cauri. Ja? Tad bija tur tāds caurums, bet pie tā cauruma bija pievelts akmens. Un viņš dzird Dieva balsi, stum šo akmeni, un cilvēks sāka stumt mēnesi, 2, 3, 5 gadus stumi, un viņš nevar nostumt to akmeni. Un tā viņš saka Dievam, Dievs, es nevaru nostumt šo akmeni, viņš kliedz uz Dievu. Un Dievs viņam saka, es tev neteicu nostumt šo akmeni. Es tev teicu, stum šo akmeni. Bet kāda ka es jau stumju šo te ilgo laiku, šo akmeni, nekas jau nemainās. Dievs saka, pareizi tu saki, akmens nemainās, viņš ir tajā pašā vietā. Tagad paskaties par šo laiku, kādas rokas tevi palikuši. Paskaties uz savām rokām, paskaties uz savām kājām, paskaties uz savu neatlaidību, paskaties uz savu pacietību. Un pats paņēma un noņēma to akmeni nost, un cilvēks gāja tālāk, bet jau bija izmainīts, bija stiprināts. Tāpēc arī ir situācija, nemainās Dievs, nemainās, vai jēga? Ir jēga. Situācija nemainās, bet Dievs nav ieinteresēts situāciju mainīt, Dievs ir ieinteresēts tevi mainīt, tāpēc tas ir tavā dzīvē. Amen. Un pēdējais, būšu
par piemēru citiem cilvēkiem. Atceries to, ka tu ej ar kaut kādām grūtām situācijām, uz tevi skatās tavu bērnu, uz tevi skatās tavs sieva, tavs vīrs, uz tevi skatās draudzes locekļi, uz tevi skatās tavu komanda. Un 69. psalmā, 7. pantā ir teikts tā: lai manis dēļ nekrīt kaunā tie, kas uz tevi cer, ak Dievs, ak kungs Cebaot. Lai manis dēļ nesarkst aiz kauna tie, kas tevi meklē, Izraēla Dievs. Te sludināja, te runāja par bēdām grūtībām, bet kad pašam viss nekalpoši, neiešu, nevajag, viss eksplodē, redzi, mēs kalpojam citam cilvēkam ne tikai ar vārdiem. Lielākā, spēcīgākā ietekme priekš manas sievas, priekš maniem bērniem, priekš draudzes locekļiem ir tas, kā es reaģēju tad, kad ir uzbrukumi, kad ir grūtības, kāda ir mana reakcija. Un tāpēc tādā brīdī Dievs grib parādīt sevi caur mani. Mūzus parādīja sevi, sitot pa klinti. Un Dievs saka, tu neparādīji Izrēlam manu svētumu. Kā Dievs gribēja to svētumu parādīt? Caur mūzu. Un tāpēc, lai Dievs pagodinās vienmēr tavā un manā dzīvē, lai tu redzētu beigu rezultātu, wow, super! Paldies Dievam, ka es izgāju šīm lietām cauri. Es saku arī tagad, paldies Dievam, ka man bija jāiet cauri grūtībām un cauri, wow, lielām grūtībām. Es nebūtu tas šodien, kāds es esmu. Par svaidiem arī jāmaksā. Tas bez maksas. Ne, izejot cauri grūtībām, caur to spiedi, kā ir ģedzemens dārs, ja? Spiede, vīna spiedi, ja? Tā kā eļas spiedi, ja? Ģedzemani. Mēs izgājam caur to spiedi. Un tādā veidā, kas izspiežās no mums, šī smarža, šī eļļa, viņa svaidījums, svētais gars. Tāpēc, lai Dievs dod, lai arī kaut kādas ļaunums, ja spiežās arī, lai spiežās. Dievs grib no tā vēl, kas kaut kur apakšā guļ, tā ir kā mierīgi, bet pēc tam Dievs iedod vēl lielāku pārbaudi, lai tu pats ieraudzītu to, ko Dievs zina, kas tev ir. Lai tu vari par to palūgt piedošanu un pateikt, Dievs, paņem prom no manas dzīves to. Man tas rieb, man tas nepatīk. Es negribu būt tāds. Tāpēc Dievs pilnībā no tevis atdala visu, jo viņš tev priekšā grib ļoti spēcīgi lietot. Un tur vairs nebūs tā, ka nekalpošu, neiešu uz draudu, sāc tur ņaudēt, tur nevarēs. Viss, tu esi iecelts pozīcijā. Un tev ir jākalpo, vienalga ir garastāvs, nav uzbrukumi, viss jāiet un jādara un jābūt kā Dieva instruments un jābūt taurē, kur izdod skaidri skaņas. Amen. Vai tradīcijas var sašķelt garu kopējo? Cik es saprotu šo jautājumu, vai vienotību var sašķelt, vai to gara būtību. Nu, protams, ja mēs turamies pie apsolījuma, tas ir tas Īzaks, ja mēs turamies pie Ismaēla, tas ir tradīcijas, tas ir tas, ko radījusi miesa, tad vienmēr tas Ismaēls vienmēr vajās Īzaku, tad pēc miesas dzimušais vienmēr vajās to, kas ir dzimis pēc apsolījuma, kas ir dzimis pēc gara. Tāpēc tradīcijas un tradicionāls draudz un farizēju rakstu mācītāji iznīcināja ārā Jēzu Kristu vajāja un nepieņēma to vārdu un apsaukāja un teica, tas ir no vēlna un visu pārējo. Ja? Tāpēc, kad šīs lietas tiek samaisīts, Jēzus teica, nelejiet jaunu vīnu vecos ādas traukos. Jo viņš saka, lai nesaplīst. Kāda jēga tev tur lieta? Es iešu tagad, es mainīšu tur to reliģiozo vidi. Mācītājs iešu, es saku, pazaudēts laiks, jo Bībelē teiks, tie vīna trauki pārplīsīs, un tas vīns izlīs uz zemi. Tātad tavu visi vārdi, viņi beigās būs nolaisti, viņi būs kaut kā aprunāti, kaut kas būs pieliks klāt, veltīgi. Viņš teica, jauns vīns, lejams jaunos ādas traukos, tās atklāsmes, ko tas kungs dod, tas ir vīns, tā ir tā Dieva klātbūt, ieguldies jaunajā, ieguldies tanī, kas ir tā kā flexibility, ja? Tas ir kas lokans, kas ir tā kā spēj to uzņemt, tas sausais, ja? Viņš tā kā pārplīst un izlīst, tā kā nevajag. Dievs arī to saka, atstājiet viņus, lai dzīvo, es tur savu darbu veicu, ja? Bet ja jums ir atklāts kaut kas vairāk, ejiet uz dzīvību, jo vienotību neatradīsiet, nevarēsim. Mēs tikai svētajā garā varam runāt vienā mutē, būt vienā prātā, būt ar vieniem mērķiem, jo tikai svētais gars, kā Jēzus teica, kā tu tēvs mani un es tevī, tā lai viņi mūsos ir viens. Tātad Jēzus bija tēvā, tēvs bija viņā, viņi bija vienā garā, un tāpēc viņiem bija vienotība.
Un tāpēc viņš saka, lai mūsu garā viņi ir, tad viņi būs vienoti. Ja te sākam, da mūsu tēvi šitā ticēja, da mums jāģērbjā šitā, da slavēšana nekādas bungas, da vajag kori, kas tās pa slavēšanas grupām. Nu, visāds lietas, es varu runāt, bet es teikšu, ka šīm lietām esmu izgājis cauri, un es negribu, lai ir kaut kāda akmeņa pievelti pie kapa Lācera. Atceries, ja es saku mācekļiem, novaliet akmeni, un tad viņš saka, Lācer, nāc ārā! Un viņš izgāja. Un arī pie draudzēm bieži vien ir kaut kādām tradīcijas ir kā akmeņi, un nevar cilvēki ienākt tādā draudzē, viņi nevar pienākt pie Jēzus, viņi nevar pēc tam apsēsties ar Jēzu pie galda, jo ir kaut kādas lietas tajā draudzē, tajā vidē kā akmens, kas vienkārši cilvēks atdurās pret to akmeni, viņš saka, nē, es tālāk neiešu. Un tā viņš arī neaiziet līdz Jēzum. Tā arī viņš netiek atsiets, jo, kad viņš izgāja, tad vēl bija pateikts mācekļiem, atsieniet, atraisiet viņu. Viņš bija sasiets ar visām tām lietām, kas toreiz bija pēc tradīcijas, jā, ar visiem balzāmiem, visām pārējām smaržīgām lietām, jā, lakatiem un vispārējo. Tāpēc mūsu uzdevums ir atraisīt, tāpēc es arī to praktizēju. Ja cilvēki nāk, brauc uz grēksūdzēm un iet cauri dziļām grēksūdzēm, un tas reāli strādā, atraisam no vēlna valgiem, no visiem meliem, no grēkiem. Nu, Jēzus, protams, to visu dara, mēs par to runājam, mēs lūdzam par to, un cilvēks atraisās, un pēc tam viņš iet savienībā ar to kungu, viņš pēc tam priecīgs, laimīgs sēž ar Jēzu. Lācars sēdēja kopā ar Jēzu un ar mācekļiem. Tad cilvēks sadodas ar Jēzu, viņš arī draudzēja, ja noteikti viņam gribās būt ar Dieva bērniem. Nedaudz par aglonu, debesu ķēniņu, un vai šīs tradīcijas, dievmātes uzņemšana debesīs ir akceptējums. Ja tie ir meli, vai tie ir meli, ja tie ir meli. Nu, es lasu rakstus. Jēzus teica, tev būs Dievs savu kungu pielūgt un tikai viņam vien kalpot. Un romiešiem, ebrejiem 12. nodaļā 1.2. pantā ir teikts, kur mums tik liels pulks liecinieki, tad dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē, nolikdam visu smagumu un grēku, kas mums tinas, un raudzīsimies uz Jēzu ticības iesācēju un piepildītāju, kas viņam sagaidāmā priekā vietā ir ļaunumu paciets par kaunu nebēdādams un sēdies pie Dieva labās rokas. Tāpēc tur ir teikts, raudzīsimies uz Jēzu. Viss pārējais, tas ir tas, kas mūs novērš un padara par elgdieviem. Ja, tā kā Dievs saka, es savu slavu nevienam neatdošu. Ja es teicu, es pats jau vairs nelūkšu par jums tēvu, jo pats tēvs jūs mīl, pats tēvs ar jums grib komunicēt. Tāpēc Jēzus mums ir atnesis atpakaļ ēdenes dārzu un pat augstāk, kad Dievs nav ar mums, bet Dievs ir mūsos. Tāpēc, ja manī ir Dievs, tad kādas vēl citas lietas jābūt. Viss, ja es teicu, kas ir mana māte, kas ir mani brāļi, viņš parādīja roku, ka šie ir mani māte. Viņš nolaida visu tie, kas seko debesu tēvu prātu, kas pilda debesu tēvu prātu. Viņš tā kā saka, nu kas ir māte, kas ir tie brāļi? Vajadzētu tur nokrist ceļos, Jēzum, nē, viņš cienīja, bet viņš parādīja garīgo jēgu. Kad pildi Dieva gribu, es savienots ar Dievu, dzīvo Dievu pēc Dieva gribas, jo Jēzus mums parādīja šo piemēru. Mums jādzīvo pēc Dieva, pēc Jēzus piemēru. Viņš bija cilvēka dēls, tas nozīmē, viņš bija cilvēku pārstāvs. Viņš parādīja, kā man jādzīvo. Tāpēc es skatos uz Jēzus, mācos no Jēzus, un es saku, vai Jēzus tā darīja, vai man tas ir jādara, un viss. Es palūkšu par tevi. Mans Dievs, paldies tev par šodienas vakara tēmu. Es ļoti lūdzu, Dievs, palīdz, lai mūsu dēļ nekrīt kaunā neviens, kas uz tevi cer, Dievs, un palīdz, Dievs, dārgais, lai mēs varam būt tādā brīdī par piemēru. Es zinu, ka tu gribi arī parādīt citiem savu spēku caur mums, savu godību. Tāpēc ļoti lūdzu, Dievs, tu esi teicis par šīm divām lietām, ka svētīgi jūs esat garā nabagi, jo jums pieder debesu valstība. Tāpēc palīdz mums, Dievs, dārgais, lai mēs esam vienmēr ar slāpēm, vienmēr ar vajadzību, lai mēs nemeklējam to filmās, nemeklējam to pie cilvēkiem, bet meklējam Dievs pie tevis. Jo tādā veidā mēs aiziesim līdz Dieva valstībai. Ja mēs sāksim kaut kur baroties no kaut kādām citām lietām, tad noteikti tas viss pietrūks, jo cilvēks ir limitēts. Tu esi bez limita, tu vienmēr esi spēkā, tev vienmēr visa kā ir diezgan, tāpēc mēs ejam pie tevis. Mēs arī bieži rokas ceļam kā bērni, Dievs svētī, Dievs dod, uz mūsu rokām nekā nav.
Tu tikai vari iedot, Dievs, tāpēc no Tevis nāk viss. Tāpēc ļoti lūdzu, Dievs, svētī, lai cilvēki ir atzimuši, lai cilvēki ir meklējuši Tevi, lai viņi noliek Dievu valstību, debesu valstību pa priekšu visam un uz to tiecas. Es ļoti lūdzu, Dievs, svētī arī tos, kas iet caur grūtībām, pārbaudījumiem. Dievs, dod redzēt gala rezultātu, ka Tu tiksi pagodināts, ka Tu lietoši šo cilvēku arī šajos pārbaudījumos, ka Tu dos viņam labu pieredzi, kas pēc tam nākotnē palīdzēs citiem cilvēkiem, ka varēs runāt nevis no teorijas, bet runāt no prakses, caur ko pats ir izgājis, kādas mācības ir ieguvis un ir redzējis Dievu, uzticamu Dievu. Tāpēc lūdzu, Dievs, svētī, kā Tu arī mācījis par Ieba pacietību un par gala rezultātu. Tāpēc, Dievs, paldies Tev, ka Tu mūs māci, lai mēs redzam to, kā Dievu vīri ir izgājuši caur visu un kā Tu nekad neesi viņus atstājis, nekad neesi pamets, kā Tu viņus esi svētījis, kā Tu viņiem esi palīdzējis. Es pateicos Tev, mans Dievs, es svētīšu šo cilvēku, lai viņš ir uzvarošs, lai viņš ejošs caur visu, lai viņš mācās vairāk ar prieku pieņemt visu, kas viņa dzīvē nāk, jo Tu, Dievs, esi tas, kas palīdz. Ja arī sākam slīgt kā Pēteris, Tu vari vienmēr pacelt, un mēs beigās iekāpsim tik un tā laivā, un tik un tā mēs nonāksim līdz krastam. Mēs būsim Dieva valstībā, jo Tu esi mūsu glābējs, mēs esam Tavā rokā, un no Tavas rokas mūs neviens nespēs izraut. Mēs pateicamies Tev, es pateicos Tev par šo cilvēku, es viņu svētīju, lai viņa dzīvē ir gara klātbūt, lai viņa dzīvē ir spēks, žēlistība, miers, prieks, un Tavi svētie eņģelei ir ar šo cilvēku, lai viņa tuvinieki, viņa radinieki, bērni, mātes, tēvi, vīri, sievas, lai kalpo Jēzus Kristus Tev, lai visi vēlna, visi valgi ir sarauti, un visi tie priekškari, kuri ir uz acīm, lai tā tums ir, lai neko nesaredz, lai viņi noraut tagad pat Jēzus Kristus vārdā, lai Tu ieej svētā gara spēkā un Tu runā uz šiem cilvēkiem. Es to lūdzu, Dievs, Jēzus Kristus vārdā. Palīdz, Dievs, dārgais, lai mēs esam kalpojoši, svaidīti ar gudrību un ar spēku. Es pateicos Tev par visu, mans Dievs, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.